Nav tā, ka lielai daļai makšķerēšana asociējās tā kā man bija. Atceries, kad es domāju makšķerēšanu tā, tu iemet makšķeri, tad tu dzer un gaidi vienkārši, kamēr kaut kas pieķersies. Čau, vīri. Čau. Šodien tātad, kas mums par tēmām? Šodien mums zivis, vai ne? Makšķerēšana. Tavs jaunais hobijs. Mans jaunais hobijs, jā, pirms 2 mēnešiem vēl stiktu, kā teica, makšķerēšanas sūds nekad nemakšķerēšu, ne? Makšķerē tikai lohu neteica. Jā, bet tagad kaut kā es esmu ticis uz makšķerēšanai un esam tikuši kaut kā uz makšķerēšanas podkastam arī. Uztaisam īso intro cilvēku, droši vien mani redzējuši, varbūt pārējos nav redzējuši, katrs varētu īso intro 2 teikumus pa sevi. Vai sākam ar Tomu? Sākam ar Tomu, jā. Es esmu Toms. Čau. Bet makšķerēšu jau 10 gadus vairāk, bet bišķītiņi tika maziņš bija pavisam no krasta, kaut kādas līņus. Un pēdējos gados diezgan nopietni ar laivu. No laivas, vairāk Rīgā, sacensībās piedalos. Labi rezultāti.